Uztaisam nelielu intro, ja nu gadījumā šitais tiek publicēts un kāds skatās. Dāvis Lāpāns, Māris Lāpāns. Parunāsim par tādu baigi interesanto lietiņu. Cik gadu garumā? No 95. līdz 2016. Jā, izvilkām precīzi 20 gadus, tad nosvinējām vēl vienu gadu, nu tad uz brītiņu tā lieta pārtrūka. Jā, mūzikas festivāls Asfalts bija tāda lieta, ne? Jā. Kas tu esi? Organizators, krustevs, idejas tevs izlasīju visādus, kā tevi dēvē. Nu, visi šie apzīmējumi ir pilnīgi pareizi, bet laikam jau jāsaka vienkārši idejas autors un turpmākajā gadu gaita arī realizētājs. 95. Kā bija tad? Patiesību sakot, jau viss sākās 93. gadā ar absolūtu izgāšanos. Tas nozīmē, ka radās ideja, ka vajag sasaukt kopā vietējos muzikantus uz kārtīgu tusiņu, jo tarifikācijas skates, kas bija modē, jau neteiksim padomu laikā, bet obligāta padarīšana bija beigušās, bet muzikanti bija, tāda kopīga sanākšana nebija. Nu, un tad radās ideja uzrīkot festivālu, bet tā festivāla laikā sajuka visa skaņas aparatūra, un viņš tā beidzās īsti nesācies. Un tad pagāja vēl gads, un tad notika atkārtots mēģinājums. Tas gan jau bija pirmais Osvalds, un tas tiešām bija 1995. gadā. Kāpēc Osvalds? Tāpēc, ka Osvaldis svin vārda dienas 5. augustā. Un tas nebija apzināti, to es uzreiz pasaku. Pirmā šī pasākuma, kas toreiz saucās Balvu rajona muzikantu sajiets, Osvalds. Es vēl izlasīju rajona estrādes ansambļu sajiets. Tas bija tik sen, ka varbūt arī tā nestrīdos. Bet vārdu sakot, šis pirmais pasākums bija 5. augustā. Un kaut kā likās, ka vajag arī nosaukumu, tas būtu tā kā pieklājīgi, bet neko labāku nevarēja izdomāt. Bet paskatījos kalendāru lapiņā, skatos, vārda dienas svin Osvaldi. Skaidrs, tā Osvalds, ko tur vēl domāt? Kas vispār ir Osvalds priekš cilvēkiem, priekš tevis? Man tas, godīgi sakot, ir reizē gan ļoti jautri, gan spraigi, dinamiski un vismaz ļoti, ļoti interesanti pavadīts laiks 21 gada garumā, un, godīgi sakot, jau tas viss joprojām turpinās. Tiesa gan šobrīd varbūt tāda atmiņu formā, nedaudz, bet tādas nedzēšamas pēdas šī lieta mani ir atstājusi. Par cilvēkiem runājot, es nezinu, bet, manuprāt, tika šā pasākuma sajieta un pēc tam arī festivāla laikā pat faktiski nomainījusies paudze. Tas ir tāds rādītājs. Protams, kā katrs to uztver, tas ir jāprasa varbūt katram atsevišķi individuāli, bet tomēr es gribu pateikt, ka savulaik Osvalds bija ļoti tāda vērā ņemama lieta Latvijas austrumos, jo patiesību sakot, bija Latgales televīzijas mūzikas festivāls ļoti pamanāma, teiksim, un mēs pat nevaram pa tuvu varbūt stāvēt tam mērogam un tā tālāk, bet tā televīzijas lieta vienmēr ir nedaudz savādāka, ar citu auditoriju, ar citu ideju un koncepciju un tā tālāk. Mums varbūt tā bija ļoti liela zaļumballe, sauksim to tā, vismaz sākotnēji, kas pamazām pārauga pat līdz diezgan tādām daudzveidīgām un nopietnām muzikālām aktivitātēm, bet mums bija daudz cilvēku savu laiku, bet neviens ar varu viņus nedzina. Tas nozīmē, ka tomēr tā bija populāra lieta. Tad tie pirmie 3 gadi principā bija tādi vairāk vietējā lokālie mūziķi, bez nekādiem lieliem stāriem. Jā, tieši tā. Nē, par to arī nosaukums liecina. Tas bija Balvu rajona muzikantu sajiets, vai arī estrādes ansambļu sajiets. Tas bija 1. gadā pilnīgi noteikti. Mēs uzrīkojām pat konkursu, un, ja nemaldos, pirmo vietu, 3 runči saņēma, bet tas bija tik sen, ka man ir aizmirsies. Bet tiešām katra grupiņa, un tajā laikā Balvu rajonā tādu bija daudz, 21 kolektīvs sanāca kopā, vai arī 21 bija, un ne visi piedalījās. Tas man drusku piemirsies, bet katrā gadījumā skaits bija ap 20. Visai naktī pietika. Jā, un tā bija šausmīga problēma, jo nakts ir tik gara, cik ir. Katram, lai iedotu kaut vai pusstundu uzstāšanās laiku,
bez variantiem. Nepietiek vienkārši tā laika. Nakts ir par īsu, tā kā tas notika uz vienas skatuves. Tad bija tā, kā, manuprāt, limits tika izsniegts 5 dziesmas. Protams, ar visu pārkārtošanos, kāda tolaik tā, tehniskā iespēja bija to izdarīt ļoti raiti, mēs centāmies, bet tas viss bija sīkumi, tāpēc, ka bija ļoti kaut kas jauns, kaut kas svaigs, intriga, nežēlīga. Jau pirmajā pasākumā, pirmajā Osvaldā, es atceros, atnāca priekš mūsu platuma grādiem un vispār priekš tiem pasākumiem, kas notika par maksu pie tam, jāsaka tā, šokējoši liels skaits. Manuprāt, tie bija kaut kādi 600-700 cilvēku. Protams, varbūt tas nav ļoti daudz, bet mūsdienās pandēmijas laikos tas arī būtu vērā ņemams skaitlis. Lūk. Un tad otrais gads bija patiesību sakot, pirmā gada kopija, sliktā nozīmē, kad ir tāda lietiņa visu laiku, tomēr ir jādomā kaut kas svaigs, kaut kas jauns, un tādā veidā tomēr kaut kādu intrigu var uzturēt par lietām, bet tas otrais gads bija, varbūt tā, šeit viss notiek, ne par ko nav jādomā, viss būs ļoti labi, un tas arī atspēlējas. Pirmkārtām tīri, tādā, pasākumā servisa nodrošinājuma lietā sākās nenormāls hauss uz ieejas, teiksim, kontroles vietām, kuras praktiski nebija. Bija krišs paņemts, viņš tur tā vēl iedzēra pēc tam, un īsti vietas pats netika galā ar tiem simtiem, kas bija atkal arī atnākuši. Vārdsakot, bija diezgan paliela hausa sajūta. Muzikantiem viss bija kārtībā, un cepām desiņas aiz estrādes ļoti mīļi, atbrīvoti, bet tas īsti patiesību sakot nav pareizi, teiksim, pasākuma laikā, jo viegli izprovocēt, ka nevar saprast, kas tas ir mājas pikniks, tikai ļoti liels, vai arī, kaut kāds pasākums, kur ir kaut kāda kārtība, kur ir kaut kāda sistēma, kad var gaidīt arī uzstāšanos, ne tikai iedzērušas sejas uz skatuves un tā tālāk, ja. Nē, tik traki jau nebija, mazliet pārspīlē, bet tomēr. Un tad trešais gads pienāca tā, vai daram kaut kā savādāk un nopietni, vai otro gadu negribējies vairs, būšu godīgs. Un te nāca talkā mani vecie kolēģi, kas tagad joprojām ir firma Diogēns Audio, un mēs sanācām tāda, veco draugu grupa, mēs jau savulaik gan disenes taisījām un tā tālāk kopīgi, tā nebija sveša lieta, bet vienkārši tikai Ģirts ar Ilgoni jau darbojas privāti biznesā, tajā laikā es vēl strādāju kultūras namā, un pirmie 2 gadi bija Zembalu rajona kultūras nama paspārnes. Bet nevienam nekādu pretenziju nebija, jo, attīstībai tomēr vajadzēja drusku savādāku piegājienu, jo šī firma nodarbās ar tehniskām lietām ļoti izteikti, līdz ar to tas palīdzēja risināt tehniskās lietas, tas ir viens, bet šiem cilvēkiem bija jau biznesa domāšanā. Es gan toreiz, gan varbūt joprojām esmu vairāk tās mākslinieks, teiksim, man šī idejiskā puse, es kaut kā centos vairāk domāt par radošo pusi, bet bieži vien kolēģi teica, stop. Ar to vien nepietiks. Lai kaut kas arī notiktu, vajag parūpēties par elementārām, bet tomēr vajadzīgām lietām, uz kurām balstās patiesību sakot visa pasaule. Un nevajag izgudrot divriteni. Ja negribās haosu un bardaku, tad vajag apsardzi. Ja gribās, lai cilvēki pēc tam pa kaktiem nerunātu, vai nekā jālienais krūmiem kaut kur, nezinu, kur pačurāt vai kā tam līdzīgi, ir jāsagādā tās toaletes, jo tā ir elementāra vajadzība, kura ir jānodrošina. Jā, protams, tas uzreiz sāka parādīties pavisam citu ciparu izmaksās, pilnīgi savādāk, bet cilvēki arī sajūta, ka par viņiem rūpējās, ja, ka šeit ir tā vieta, kur par to elementāri tiek domāts, jo 90. gadu vidus bija vispār tas laiks, kad daudzas lietas vēl tikai sāka parādīties, attīstīties, ja, nebija, sāka parādīties atskaites punkts, par kuru mēs runājam tagad kā vajag. Toreiz šī atskaites punkta īsti nebija, vai arī viņš bija tās ļoti, attālināts no mūsu apziņas. Bet viņi tā diezgan jau izprata šo lietu, un mēs un 3. gads,
Nu, tas bija sākums. Divas dienas Rugāja Baltinava ar tieši kredo konkursiem. Jā, tajā laikā bija ļoti pazīstams un ārkārtīgi populārs konkurss dziesmu manai paudzei ar labvēlīgo tipu kā pavadošo grupu, kur varēja nākt visi, kam nav slinkums, iemēģināt savu varēšanu un, protams, Freža vadīšanās maniera visas toreiz vienkārši gāza gar zemi, arī tagad, protams, bet, toreiz tas bija kaut kas svaigs un tā tālāk. Un es uzdevu sev vienkārši elementāru jautājumu, kāpēc visur var un mēs nevaram, mēs arī varam, tiesa gan mēs nepaņēmām labvēlīgo tipu, bet Kristupā Krievkalna pavadošo grupu, kur bija, Kristaps vienmēr ar pazīstamiem muziķiem sastrādājies ir, bet tas bija profesionāli. Māksla, kas tur gāja laukā, bija ļoti jautra. Lai paliekam pie šī vārda, tas bija jautri. Okay, bet man jautājums par tām. Divas dienas, divas dažādas vietas. 97. Rugāja un Baltinava. Jā. Pēc tam Balvi un Baltinava. Kāpēc tie Rugāji tur pēkšņi parādījās? Un kāpēc arī Baltinava? Jo loģiski būtu Balvi, tad tā ir tava dzimtā vieta, kur nāc un tā tālāk. Kāpēc Baltinava un kāpēc vēl Rugāji kaut kur pa vidam ir? Ļoti vienkārši atbilde, nekāda, burvestība tur nebija, tur bija elementāra lieta. Pirmie gadi bija balva muzikantu sajiets, tātad pamatā un vispār faktiski tikai uzstājās grupas, kas bija vietējās. Un vietējās grupas lielākā cieņa bija laukos un nevis pilsētā. Es neatbildēšu uz jautājumu, kāpēc, bet vienkārši tas tā bija. Un Baltinava atkal bija pietiekoši liela vieta, liela estrāde, kur varēja, visi sanāk kopā. Tur bija gan iekštelpas, kur varēja paslēpties no lietus, ja pēkšņi kaut kas uznāca vai kaut kā tam līdzīgi, un arī deju placis. Tā arī nav uznācis Baltinovā. Starp citu, izņemot dažas epizodiskas līņāšanas principā, visi Osvaldi ir pagājuši bez lietas. Bija vienā gadā, bet tas jau gāja uz beigu pusi, kaut kur uz rīta pusi lija, un tas sajūtu, kaut kas nav labi. bet principā, Osvalds bija festivāls, kurā nekad nelija. Tāpēc viss sākās Baltinovā. Rugāja drusku varbūt inerces pēc. Rugāja bija ārkārtīgi populāras balles tajā laikā. Un Osvalds bija tāda tomēr arī ballīte liela. Un tad fakts vai nekā Rugāja. Un pats Kredo atbrauc. Varbūt citur viņi brauca diezgan regulāri un bieži. Kaut gan es to laiku Kredo bija vispār drusku pajukuši. Kā zinās, tur tas laiks, tāds juku laiks visiem bija. Gan mākslinieki, kas bija populāri padomju laikā, tās grupas lielās, viņas tomēr šķobies. Tas bija tāds biznesa laiku sākums. Tas tā. Bet katrā gadījumā tas bija bumbas sprādziens. Cilvēku bija ārprātīgi daudz. Tā pēkšņi sajūtās, ka tā lieta ir kaut kas vairāk, ne tikai, kā es teicu sākumā, bet zaļumballīte, ka tur vajag tikai rakt, turpināt, un tā lieta ies. Kas man nav patīk Osvaldā, ir tas, ka ir ļoti daudz dažādas aktivitātes. Visas neuzskaitīšu, bet tur ir bērnu pasākums, strītbols, lēcieni ar gumiju, tur gaisa balonu, loterijas, izstādes, visādi krekliņi ar apdrukām un putu ballītes un kas tik vēl ne. Un tad 99. gadā parādās Osvaldiņš, kas tāds festivāls festivālā, principā. Nē, es apmēram iepriekšējo frāzi savēju nobeidzu ar tekstu, ka radās sajūta, ka vajag tikai turpināt un attīstīt. Bet ko attīstīt? Un tad ienāca prātā. Galu galā bērni ir mūsu tautas sastāvdaļā. Un viņu tajā laikā bija ļoti daudz, es domāju, tieši dziedošo bērnu. Ja? Un ja jau lielie tiek aicināti uzstāties uz skatuves, kāpēc, lai to neattiecinātu arī uz mazajiem dziedātājiem un izpildītājiem? Principā tas sākumā varētu teikt bija vokālisti, vairāk tas Osvaldiņš konkurss, bet tas bija priekš dalībniekiem, bet tajā pat laikā arī aktivitātes priekš skatītājiem. Gan piepūšamās bērnu pilsētiņas, dažādas atrakcijas, skrejritenīši un galu galā cukurvate, kas tagad varbūt ir pilnīgi pierasta lieta. Kā es smējos, ja mēs iebraucam benzīntankā un pēkšņi ir izbeidzies saldējums, tad ir šoks.
Tolaik cukurvate tas bija kaut kāds wow. Tagad ar to tā grūtāk būtu pārsteigt. Ar daudzām lietām ir grūtāk pārsteigt, jo, kad pelīte ir pāēdusi, miltiņi paliek rūgti. Bet tajā laikā mēs vienkārši burtiski centāmies dabūt priekš cilvēkiem šādas lietas, kas toreiz nebija nemaz tā viegli pieejamas. Varbūt tas arī palīdzēja piesaistīt tos cilvēkus, bet visi jutās, manuprāt, ļoti labi. Beidzot, kā pie baltajiem cilvēkiem viss notiek. Un pēc tam jūs ejat vēl tālāk un sākat aicināt ārzemju māksliniekus. Piemēram, 2002. gads Bahavas, grupa no Igaunijas. Kas tie tādi bija un kāpēc tieši viņi bija? Jā. Patiesību sakot, caur Osvalda dažādām aktivitātēm izgāja ļoti daudz mākslinieku, gan atpazīstami Latvijas mērogā, gan arī pēc tam jau varbūt tādā pasaules mērogā. Tiesa gan varbūt ar nelielu laika nobīdi, jo mēs nekad laikam nesam varējuši atļauties un saņēmušies atļauties, teiksim, attiecīgā laika top māksliniekus kādus pasaules mērogā, bet tāpat bija laiks, kad arī tādi vārdi iegriezās mūsu pusē, ja? Bet Hava bija Latvijas-Igaunijas kopprojekts, bet, kur es tagad jau aizmirsu, kas bija šie projektētāji, ja, līdz galam, bet tur bija latviešu dejotāji ar igauņu mūziķiem vai otrādies, kaut kas tāds, bet tas bija tāds, vēdisku noskaņu, diezgan, tāds garīga rakstura piepildīts sniegums, pateikšu godīgi, varbūt es nemaz tik daudz nezināju, kas tas īsti ir tajā laikā, bet no kādiem mūzikas menedžeriem šis projekts tika piedāvāts un vienkārši likās ļoti interesanti, kaut tik daudz kā ierakstīt vārdu, jau Igaunija tas sajūtās kaut kas starptautisks, varbūt neatkarīgi no tā, kas bija tas sniegums. Nē, bija jau ļoti kvalitatīvi, tikai varbūt neīsti piemēroti zaļumballei. Tu 2002. gadā saki, ka Osvalds, tas jau ir nopietni. Kas tieši sāka griezties, vai tu jūti, ka tas vēl pletīsies plašumā, vai tu jau jūti, ka kaut kas liels ir iesēts? Nē, katrā gadījumā pirmkārtām jau par to liecināja apmeklējums, jo bija, teiksim, šie gadi, visas lietas, kamēr tās attīstās, mēs zinām, ka no sākuma līknē augšā, tad kādu laiku stāv uz vietas, un tad jau sākas kaut kādi norieta gadi. Šis laiks kaut kur sākot no 1999. 2000. Ar katru gadu nāca klāt. Intrika bija vienkārši nežēlīga. To liecināja kaut vai tas, ka visas afišas bija noplēstas. Tu vakarā salīmē, no rīta viss ir nodīgāts. Par šo man ir viens citātiņš, ko es izlasīju. Jā. Es gribu, vai tas tiešām, ka tik traki plēsa, vai tā bija ko diebiedēšana. Vietējā laikrakstā tāds raksts. Drukājot Osvalda afišas, tika izmantota jaunā tehnoloģija plēsē noteicējs. Tas nozīmē, ka šīs afišas ir kodētas un festivāla norises dienās tiem cilvēkiem, kur nodarbojušies ar afišu noplēšanu, sejas paliek violetā krāsā. Ir brīdināti biļešu kontrolieri, tāpēc cilvēki ar violetām sejām pasākumos netiks ielaisti, vai arī no tiem tiks piedzīti 3,85 centīmi kā kompensācija par nodarītiem zaudējumiem. Un tur ļoti daudz šāda veida ar humoru. Bet... es teikšu tā, mēs savulaik izveidojām arī savu mājaslapu, un tā, ka es cilvēks absolūti nesaistīts ar izpratni par to, kā tas ir jādara, man likās, ka būtu ļoti jautri papildināt ar kaut kādiem stāstiņiem, ar kaut kādām variācijām par tēmu, lai vienkārši dzīve jautrākā. Šī ir absolūta nepatiesība, kas tika uzrakstīta, un tas viss tika ielikt zem nosaukuma Osvalda Dakša. Tā, lai cilvēki palasa kaut kādus pekstiņus, varbūt kāds drusku ierēks un dzīve jautrāka paliks. Es varu palasīt vēl kādu, man ir šeit
starp citu, es nākot uz šo sarunu, drusku arī sagatavoju, tā, par gaisu gribēju. Ļoti labi tā. Ekskluzīvu piemiņas lietu cienītājiem Osvalds 2001 laikā tiks piedāvāta iespēja iegādāties speciāli šim pasākumam izgatavotu suvenīru Osvalda gaiss. Tā ir izturīga metāla kārba ar Osvalda attēlumu ar hermetisku vāka segumu. Šajā kārbā tiek iesūknēts gaiss no festivāla norises vietas. Jebkurā laikā pēc festivāla jums būs iespēja šo kārbu atvērt vistiešākajā veidā, vēlreiz izjust vasaras notikumus maržu. Orientējošā cena tikai 7,50. Tas smieklīgi. Bet forši, mēs aizbraucam uz pozitīvus, piemēram, paņem 3 litru burku, paturam viņu, vāku virsū un nebūs melots, ka šī burka ir no pozitīvusa. Un tad pēc pusgada Ziemassvētkos uzdāvinam kaimiņam un sakam, lūdzu tev pozitīvas emocijas muzikālā veidolā ar gaisu. Man saistībā ar šo ir vēl viens. Tu pats esi minējis, ka Osvalds, tavuprāt, ir bijis diezgan progresīvs pasākums. Ir īpaši tajā vietā, kur viņš notiek, un vispār, ka viņš šat tad pārskan pāri laikam par kaut kādu zaļo domāšanu vai arī kaut tādu. Un tur es atradu vēl vienu šādu te, ņemot vērā vairāku balvu un Baltnavas iedzīvotājs sūdzības par lielo troksni festivāla Osvalds laikā, kā arī ievērojot Latvijas Republikas likumdošanu attiecībā uz mūzikas atskaņošanu sabiedriskās vietās nakts laikā, festivāla organizatori nolēma risināt šo problēmu. Nopirkt 10,000 austiņu, nodrošināt kvalitatīvu skaņas nodrošinājumu austiņās. Tajā laikā tā bija fantāzija. Tā bija fantāzija. Es nekad nebiju dzirdējis par līdzīgiem pasākumiem, kas pasaulē ir aktuāli un tā dara, jā. Toreiz tas bija absolūts izdomājums. Likās ārkārtīgi jautri. Un vispār par to frāzi, par progresīvismu, grūti pateikt. Mūsu platuma grādos noteikti, jo mēs centāmies dažādas aktivitātes paveikt gan ar bērņiem, gan ar pat ielu basketbola turnīru, kaut kādas sacensības tā ietvaros, radošas lietas, bērnu koncerti vai arī jaunrades konkursi. Par konkursiem es pat labprāt pēc tam vēl atsevišķi parunātu. Ja? Gaisa baloni un katapultas, kur var uzšauties gaisā, vai arī lēcieni ar gumijām, kur var nolaisties lejā. Tādas, var sakot, tika domās tiešām, lai ar kaut ko piesaistītu jautru, jautru es pārāk daudz šo vārdu lietoju, bet, lai piesaistītu uzmanību, lai nebūtu garlaicīgi, ja. Bet vēl viena lieta, kas par šo tādu drusku pārskriešanai pāri laikam, kaut kāds bija 2000 gadu, pirmās 10 gades jau, kā saka, otrā pusīte tuvojās, ja, un pēkšņi visa pasaule palika pozitīva. Domāsim pozitīvas domas, vai nāciet uz šo pozitīvo pasākumu un tā tālāk. Man gan nav līdz tādu uzskatām, piemēram, izdrukas veidā, bet, piemēram, sponsoru piedāvājumos apmēram jau 2001. vai ar 2002. gadu sākā, man bija tāds sauklītis jauks Osvalds pozitīvu emociju festivāls. Tas bija 5-6 gadus ātrāk nekā pārējie. Tiesa gan, redz, bieži vien tādas frāzes, ja viņas kaut kur tur arī paliek un neaiziet tautas plašumā, un var jau teikt, cik gribēt, ja, ka mums jau tas bija, vinnē tas, kas padara šo ideju tādu pieejamu tautai, ka visi sāk runāt, tas ir īstais autors, bet tajā pat laikā fluidi gaisā strāvo, ceļo, un vai es pirmais noķēru, un pēc tam padevu citiem, vai arī tas bija kaut kur vienlaicīgi, grūti pateikt, bet, tad reizēm sajūta rodas. Par konkursiem tu gribēji. Piemēram, 2003. gadā ar konkursantiem mūziķiem tā piedalījās 183 dažādi dalībnieki šajā pasākumā. Liela daļa sastādīja šo konkursu, tātad tur vispār bija daudz skatuves un visas 2 vietas, kā parasti un tā tālāk. Bet par tiem konkursiem, jā, tad tur viņš bija apmeklēts pasākums, tie konkursi bija daudz dalībnieki, daudz nāca skatīties, kas tur bija tāds. Ar konkursiem bija tā, ar šo skaitu bija tā, ka, protams, varbūt neliels reklāmas triks, bet, kaut kā tā publicitāte jau arī jāuzkurina dabīgi. 183 dalībnieki bija, ieskaitot arī bērnu pasākuma dalībniekus, kur, kopā, jā, ja vienā popgrupiņā, pieņemsim, bija 12
12 bērni, tad, un ja ir 3 tādas popgrupiņas, tad jau 36 dalībnieki uzreiz ir gatavi. Bet galu galā, bet viņi bija tur. Vienkārši tie nebija 183 visaugstākās raudzes profesionāļi, Igo un Zigfrīds Muktu Pavels un tikai Olga Rajecka un tāda vai ne līmeņa vai ne mākslinieki izpildītāji. Bet kopumā apmēram tā bija. Un tiešām šis skaits salasies, viņš nebija no pirksta izzīst, bet kaut kā tā, jā. Kas vēl bija tāds īpašs tajā konkursos? Konkursos. Ir kā smieklīga lieta, skatoties no skatu punkta, diezin vai kāds īpaši atcerās šo lokālās it kā nozīmes konkursiņu, kur piedalījās arī no sākuma daudz vietēji cilvēki, bet man vienmēr ir gribējies arī dot iespēju kaut kādu platformu, kaut vai elementāri uzstāties jaunām grupām, jauniem izpildītājiem, nedomājot par to, vai šis būs ārkārtīgi prestižs pasākums, vai viņš spēs piepulcināt ļoti lielu publiku, publikas daudzumu, jo tāpat tas saistās ar kaut kādiem izdevumiem, ar darbu, ar ņemšanos, un pie tam ļoti pamatīgi, varbūt daudz lielāku nekā sarunāt vienu grupu, pamēģinos nomenedžēt, pieņemsim, 30 konkursantu, laikus, uzstāšanās, atlases vēl, un visādas tādas lietas, kādam ir jāpasaka, ne, un tāpēc man konkursi nepatīk, jo visi nevar būt labākie, bet kaut kāda attiecīgā attīstības stadijā, tas ir vajadzīgs vienkārši, labi. Bet tajā pat laikā, neskatoties uz to, kā es saku, nebija šis ārkārtīgi prestižs tāds konkurss, ja, mana dziesma, piemēram, bet es te vienkārši uzrakstīju šīs lapiņas. Šīs, tāpēc, ir Osvaldiņa 10 gadu jubilejas tāda piemiņas lapiņa, kuru katrs dalībnieks saņēma par piemiņu. Tā ļoti mīļi. Bērnam krāsaina ar LMT gaisa balonu, kur vēl jaukāk un zila debes un krāsaini burti. Jā, vienkārši es paķēru līdz tādu lapu, bet es uzrakstīju šajā pusē, lai man drusku neaizmirstot. Pieņemsim 2004. gadā konkursā, ja, piedalījās grupa Pēc lietus. Diezgan zināma Latgales pusē, bet pieņemsim vēl zināmāka, un tieši Osvaldā viņi tika pamanīti, un pēc tam, pēc šī konkursa tika parakstīts līgums ar mikrofona ierakstiem, un tā bija grupa Borava MC. Piemēram, kas uz Osvaldu brauca, kā jaunie konkursanti vicināja karodziņus, vai ne, repoja, vai ne, visiem ļoti patika, cilvēki jau uzreiz noreaģēja, nobalsoja. Es jau nesaku, ka šī grupa tāpēc neizlaustos, teiksim, līdz tai popularitātei, kas bija viņiem, pēc tam, bet es varu pateikt, ka viņi Osvaldā tika pamanīti. Toreiz mikrofona ierakstu pārstāvis bija Zigfrīds Muktu Pāvels, kurš vēroja notiekošo, un viņš šo grupu pasauca, nākat šur, parunāsim, un beigās viņi noslēdza līgumu, un tad Borava MC bija baigais sprādziens tādā Latgales mūzikā. Laura Jēkabsone, Latvian Voice vokālā grupa, tas ir augstākās raudzes un pilotāžas lidojums, teiksim, vokālo grupu, teiksim, kategorijā, bet Laura ir tepat mūsu meitene no Tilžas, kas piedalījās visos 3 vai 4 konkursos, kas bija, un tā tālāk. 2002. gads Iveta Baumane, elektrofolk, vai arī tagad ar Robertu Petersonu kopā uzstājās, absolūti zināms mākslas izpildītāju rindās cilvēks, bet es atceros to apmēram, tas laikam 2002. gada vasaras sākums, varēja iesniegt demo ierakstus vai nu pa pastu, atsūtot kasetē vai CD, vai arī tā iesniegt, jo kaut kā vēl pasti nebija attīstījušies, un tad vienā dienā ofisā ienāk tāda maza meitenīte, viņai joprojām tas piercings degunā grezentiņš, un saka, es te atbraucu un aizkrauklis, šeit var iedot kompaktdisku priekš konkursa. Es tā,
tu pati brauci. Nu, tāds, varēja jau ielikt paskastē, atsūtīt, tā viss kārtībā, pārējais pa telefonu. Nē, bet es gribēju atbraukt, un tā bija tāda pirmā tikšanās. Un double face deals galā. Normunds Zušs, grupa Galaktika, toreiz gan viņš bija grupas Laineri izpildītājs, jā, vokālists. Tie šie daži vārdi varbūt skanīgākie, bet ir arī citi. Andris Dubovs šlāgera kanālā ļoti bieži redzēts cilvēks un tā tālāk. Jā, līdz ar to es saku, konkurss ir vajadzīga lieta. Kam būs lemts, tie to izmantos iespēju un viņiem palīdzēs kaut kādu atspērienu punktu tomēr dabūt. Ļoti labi. 2005. Vai tā bija kulminācija pasākumam? Zināmā mērā, jā, lai gan teiktu tā, gribēju šo gadu redzēt kā principiāli pagrieziena gadu, bet es teiktu, ka kulminācija bija 2004. gads, kad tika svinēta Osvalda 10 gadu pastāvēšanas jubileja, jo tad tas labākais, kas tur bija sasniegts, tur gāja pa pillai programmai, tur bija gan bērnu konkursi, gan lielais konkurss, gan balvu pilsētā, gan pārbrauciens uz Baltinavu, tāds, un, var sakot, ļoti daudz tiešām tādu neaizmirstamu emociju. Un kāpēc saku, ka nākamais gribējās, lai būtu tāds pagrieziena gads, jo pēc šīs 10 gadu jubilejas bija tāda sajūta, kaut kāds līmenis, kaut kāds plauktiņš ir sasniegts, bet ko tad tālāk darīt? Ja, ar to vairs, it kā negribēs, lai sāktos tāda kā atkārtošanās. Kaut kam ir jānāk klāt, lai, kā es teicu, kaut kāda intriga tiktu uzturēta un kaut kāds svaigums tiktu ievests un tā tālāk. Un patiesību sakot, ideju vienkārši nebija. Un ļoti vēlu nāca atklāsme, tas bija, es pateikšu, tas bija aprīļa mēnesis, kaut kāds sākums jau, es runāju ar labvēlīgā tipa menedžmenta pārstāvi Gintu Putniņu, jā, ar Gintu, tā draudzīgi koleģiāli, tāda situācija, ko darīt un tā tālāk, es saku, ko man te, Boniem atvesti, jā, uz Baltinu, tā bija pilnīgi netīšām izprukusi frāze. Es tā, stop, pagaidi, es saka, Klau, Boniem Baltinovā? Skan labi. Tajā domā kaut kas ir. Tā kā labvēlīgais tips vispār nodarbojas ar mākslinieku piegādāšanu, ja, es saku, bet man personīgi pirmkārtām es nepārvaldu angļu valodu un vienkārši es ar to nenodarbojos, ar šāda veida menedžēšanu. Es saku, jā, man liekas, ka ir vērts painteresēties. Varam? Es saku, jā, painteresēsies, un tad, kā tur sanāks, tad jau manīs, bet laika bija ļoti maz, tas jau bija aprīlis, kad vispār nebija nekādas šīs koncepcijas, augusta sākumā jau parasti ir Osvalds, bet tad daram, bet ļoti ātri. Viņi sazinājās, izrādās Boniem uz to brīdi bija veseli 3 vai pat 4 sastāvi, katrs bijušās grupas dalībnieks, kas vēl bija pie dzīves un koncertēja atsevišķi, bet visi ar Boniem vārdu. Mums patrāpījās tajā datumā brīvi Maizies Viljamsas projekts. Absolūti nenožēlo, jo tas man likās, es pateikšu tādu ļoti nesmuku frāzi, tā, ka tas gads pagāja, apmēram 2. dienā stāvēja Balvu pilsētas centrā, atbraucis pārguris nežēlīgi no visa notiekošā, bet man bija sajūta, ziniet, es varētu varbūt pat nomirt uz to brīdi, bet es nomiršu laimīgs, jo es esmu to paveicis. Man likās, tas bija kaut kas nereāls, jo kā tas ir ar tādiem nomales, teiksim, pasākumiem, jā, šajā gadījumā par nomales, es teiktu, jā, Baltinavas pagasts atrodas pie pašas Krievijas robežas, tie ir galēji Latvijas austrumi, Krievija tur ir 4 kilometri, vai tur var kājām aiziet, jā. Tā ir province, jebkurā gadījumā, tālu no lielajiem centriem un tā tālāk, bet tajā naktī, pulksteni apmēram 12. Tad, kad, uzstāšanās Boniem laikam bija 12:00 nakti. Jā, 12:00. Pirms 12. pēkšņi sāka
ripot festivāla teritorijā televīzijas mašīnas, Latvijas pirmā televīzija, LNT, TV3, Latgales televīzija, tur visu laiku, apmēram bija. Tas ir kaut kas nebijis. Tā nenotiek parasti, jo iepriekšējās tur varēja sūtīt visādus ziņojumus, mums tur redziet, labvēlīgais tips būs vai kaut kas tam līdzīgs. Bet labvēlīgais tips arī uzstājās iepriekšējā nedēļā, nezinu, Gulbenē, pēc tam aiznākamajā būs Saldu, vai ne, citā nedēļā vēl kaut kur, ar to tā īsti nepārsteigs, ja? Lai gan atļauties un dabūt viņus tur arī nevienmēr bija tik vienkārši, gan naudas izteiksmē, gan viņu mākslinieku aizņemtības pēc un tā tālāk. Bet šajā gadījumā visas televīzijas kā uz paplātes un visi kaut ko skraida apkārt vai kaut ko intervē. Jā, un tā likās, ja kā ir iekāpt citā lauciņā, tad sākās šī ārzemju mākslinieku ēra, kas patiesībā sakot arī bija drusku problēmu sākums, jo tas ir dārgi, īsti par velti un idejas vārdā šie cilvēki nebrauc uzstāties, protams, gan visas servisa lietas, ar ko nācās saskarties, bet tā bija atkal ļoti interesanta pieredze. Ja piemēram Bonēm vajadzēja, kuras tur klases viesnīcu, ja, bet ne tālāk, kā pieņemsim 30 kilometru rādījusā. Nebija. Nav nevienas. Mēs dabujām uz to brīdi Gulbenē bija izremontēta jau, teiksim, es nezinu, cik tur tā zvaigznītes tai viesnīcai bija vai kā, bet, tur sūtījā fotogrāfijas un tā tālāk, un arī bišķi tālāk jābrauc, bet, par laimi viņu tu uztver arī kā tāda nedaudz egzotisku braucienu, var sakot, mēs visu nokārtojām. Grimēšanas telpas, es nevaru māksliniekam pateikt, kas atbraucis, ar šādu pasaules vārdu, ka, ziniet, mums nav. Tev ir jāvar, nevis mums nav. Bet tur tiešām nav. Tur bija tās estrādes iekštelpas ar betona sienām, putekļainām. Kā tā? Tad es domāju, defekts ir jāuztaisa par efektu. Ja egzotika, tad egzotika līdz galam. Paņēmām iepriekšējo gadu Osvalda plakātus, visādus transparentus, kas tur bijuši. Tapsējām tās sienas, likām paklājas. Mēģināja pārvērst, it kā šausmīgi smalku pārsteigumu būtu tā, sagatavojuši, lai gan tur vienkārši bija putekļainas grīdas. Tas, bet nav ļaunuma bez labuma. Pateicoties visām šīm aktivitātēm, estrāde pēc, es nezinu, kurā gadā, bet drusku vēlāk, tika vienkārši brīnišķīgi izremontēti, skaisti dēlīši, grīdas, vai ne? Tur ir tā smarža iekšā. Estrāde man joprojām degunā stāv. Bet, tāpēc es saku, bija jautri, jo nācās pārvarēt dažādas lietiņas. Jā, un tad sākās, ka nākamajā gadā, ko tā ja šogad ir bijis Bonēm, kas tad vēl, un tad nāca ar vien lielāks skaits skatu, lai dažādāka mūzika, gan progresīvāka, gan jaunākiem cilvēkiem šķūnis, elektroniskās mūzikas skatu parādījās, tad arvien mazāk Balvu rajona muzikanti tika, teiksim, man cilvēcīgi, man nekad nav bijis ne pret vienu nekas pretī, bet ja mēs, teiksim, paņemam divas tādas pasmagas mūzikas vienības, pieņemsim Balvu rajona grupu Karburators un pieņemsim Ivo Fomina pavadošais sastāvs. Vili neņem ļaunā, protams, Ivo Fomina grupa spēlē daudz, jaudīgāk, kvalitatīvāk, jums bija sava sirsnība, par to vispār nav diskusijas, jā, bet saliekot blakus vienu aiz otra šos kolektīvus, jā, šī atšķirība bija diezgan pamanāma un ne jau par labu karburatoram, un līdz ar to labu gribēdams tu principā nostādi cilvēku nērtā situācijā, jo cilvēki jau to arī sajūt, jā, un tāpēc pēc tam nāca laiks, kad tika veidoti Balvu rajona muzikantu koncertiņi, kur visu cieņu mēs uzējam pa vienai dziesmai, atgādinām, ka mēs esam pamājam ar roku. Kaut kā tā savēja ir jāatbalsta, jebkurā gadījumā. Kaut vai aiz cieņas, ka tikai viņam pateicoties, tas viss sākās un varēja turpināties līdz tam, par ko mēs vispār tagad runājam. Jā, kaut kā tā. Saistībā vēl ar tiem iepriekšējiem gadiem, gan pirms tā 2005. Gan arī kādus 2-3 gadus pēc tam, ir bijuši diezgan liela sponsoru plejāde.
LMT, Unibanka, tagad laikam Seibanka, Pāreks banka, Aldaris, Viršjā, tur visi radio, mikrofoni ierakstīja, okartes un viss pēc kārtas, tur baigā kaudze. Un it īpaši pirms labi tas 2005. Tur bija tie boniem, kas bija lielie, pirms tam varbūt nebija tik lieli, bet kā tieši notika tā pārliecināšana, vai tas bija viegli vai grūti tos sponsoriem pateikt, ka es tur 4 km, kā teicu, no Krievijas robežas taisu pasākumu, un man vajag no tevis naudu, jo viņi jau tā lielie meklē savu labumu arī. Jā, nē, es varu pats par to filozofēt, un pareizu atbildi es noteikti nekad nezināšu, tāpēc, ka es nezināšu viņu tos apsvērumus, jā, kas tad bija tas, kas uzrunāja līdz galam. Es teikšu tā, savā jaunības naivumā es nekautrējos rakstīt, nekautrējos zvanīt, mirkšķināt acis, stāstīt par savu lietu, acīm redzot, kaut kādā veidā tas nostrādāja. Es pieļauju domu, ka nevienmēr ar tik naivu piegājienu viss arī būtu atrisinājies, ja, bet tas bija laiks, kad, piemēram, Latvijā būvēja mobilo sakaru torņus. Tagad mēs esam pieraduši gandrīz jebkurā lauka rajonā, ir pilnīgi internets pieejams, sakari un tā tālāk. Bija, ka nebija pilsētā, bija aizbrauci 3 km 4 tālāk, bija tukšās zonas, bija tukšums, reāls tukšums, un dabīgi, ka arī šie operatori cīnījās savā starpā. Viņiem bija savi strateģiskie plāni, kur to torni būvēt, kur ne, bet tā kā sākās būvēšana, tad, protams, ka viņi arī gribēja sev klientus piesaistīt, un tāpēc tika reklāmas kaut kādām kampaņām noteikti atvēlēti līdzekļi, bet tā kā es varbūt nepakautrējos arī griezties, jo kādreiz jautāju, kas es maziņš cilvēciņš, tagad es pie paša mobilā telefona griezīšu, kā mēs tur esam vajadzīgs, bet es gāju un darīju, un kaut kādus centos gadus mēs bijām tādi ļoti labi sadarbības partneri, ja mēs paskatāmies uz šo cepurīti, es parādīšu, tas joprojām ir Latvijas mobilā telefona logo, paldies par sadarbību, lai gaisma nekrīt, labāk šādi pagriezīšu. Un šī cepura ir kā dāvinājums no tiem laikiem vēl, tāpēc viņiem man šodien galvā. Ne vairāk un ne mazāk, tas ir šī nav jēgu. apmaksāta reklāma. Nē, bet var kādreiz tīri cilvēcīgi pateikt paldies, jo tomēr festivāla izdevumus var sekt tikai ar 2 lietām. Ar ietirgoto biļešu naudu un ar piesaistīto sponsoru naudu. Trešais segums ir tad, ka visi brauc par velti un neko neprasa. Tad ir ļoti jauki, bet tā parasti dzīvē nenotiek. Tāpēc vienkārši tiešām paldies visiem. Ne jau tikai telefonam, mobilēm, bet arī gan nosauktājiem, un tādu bija ļoti daudz. Cits ar lielāku, cits ar mazāku atdevi, gan pašvaldības, gan cilvēki, kaut kā darījās, un uz to brīdi varbūt arī, viņš, kā es teicu, tas ir vēl viens tāds pierādījums, ka šis pasākums bija populārs, jo uz, kārtīgi naudas maisi uz tādām, nevajadzīgām lietām nauda nešķieš. Piedošanu, tas tā ir, un pierādīt to, ka tā ir vajadzīga lieta, man acīm redzot izdevās. Lielākie mākslinieki, kas ir bijuši Bonnie M, Bakara, Rednecks, DJ Meat, Katie un citi ārzemju un arī latviešu, Eolikas, Bedbeti, Credo, labvēlīgie tipi, visi pēc kārtas bijuši. Kas ir bijis kaut kādi, varbūt 1-2 spilgtākie piedzīvojumi, uz kuriem pēc tam tu atskaties, ka vai te ir drusku varbūt kaut kāda kauns par to, ko tu esi izdarījis, vai arī kaut kādi kuriozie momenti? Jā, sākšu ar pozitīvi kuriozo momentu. Tas bija dziļi līdz sirds pašiem tālākajiem kaktiņam aizkustinoši. Domāju ne tikai man vienam, bet arī visiem tiem, kas tajā brīdī atradās attiecīgajā brīdī. Es neatceros, toreiz tā bija šlāgera skatu, laikam, vai tradicionālā skatu, vai tā laikam saucās. Igo ar savu grupu uzstājās un izpilda, kā jau pienākā, savu repertuāru. Neatceros precīzi Zeltenās kurpes un nāk rudentiņas un tā tālāk. Bet
tajā laikā Baltinavā bija problēmas ar elektrību, ievads tur bija drusku par šķidru, teiksim tā, mēs pat ņēmām ģeneratorus, lai varētu nodrošināt normālu elektroapgādi, jo, teiksim, toreiz ledi vēl lāga nebija izgudroti un ar tām milzīgajām prožektoru lampām, tur vajadzēja kurināt ne pa jokam to elektrību un nevilka vienkārši. Un vienkārši runājot, vienā brīdī stop visā milzīgajā tajā teritorijā, elektrība pazuda. Iestājās absolūta tumsa. Lukturīši jau bija parādījušies telefonos, teiksim, ja ne, tad vismaz, displeja lampiņas dega, jo ko darīt? Kraks. Protams, tehniķi kaut ko tur mēģināja atrast īstos drošinātājus, sabāzt drošinātāju vietās naglas vai kaut ko tādu, lai kaut kādā veidā reāminētu, respektīvi no sākuma izraujot pusi prožektoru laukā, lai atslogotu vai to jaudas patēriņu, bet ir klusums, tas prasa kaut kādu laiku. Un tad Igo paņēma un sāka dziedāt, kur tu teci gailīti. Un viss. Un tauta nedarīja neko citu, kā sāka dziedāt līdzi. Un tā bija fantastiskākā kopības sajūta, jo paķēra visi, liels, mazs reperis vai metālis, kāda atšķirība. Bija šī vienotības sajūta, visi, cik jau bija tur to lukturīšu, toreiz varbūt arī daudz pat mobīlo lāga nebija, bet cik bija, to saslēdzā, un visi dziedā, kur teci gailīti. Un es kaut kad pēc tam ar viņu arī runājot, viņš teica, ka arī viņam tas ir bijis kaut kāds neizmirstamākais, bez mazai vismaz viens no tādiem dzīves piedzīvojumiem mūzikā, jo tas bija kaut kas neaprakstāms, tā bija fantastiska sajūta. Un varbūt otra lieta, kas atkal par to varētu šausmīgi ierēkt, tas ir pareizais vārds. Pats pirmsākums, tas bija 2. gads, kā es teicu, ka 2. gads vispār bija jautrs visādā ziņā, bet gribējās kaut kādā veidā Balvu rajona muzikantu sajietu dažādot ar kaut kādu viesmākslinieku. Tā kā es toreiz ļoti labi pazinu Kristapu Krievkalnu jau, un viņš atkal savukārt sadarbojās ar grupu Moral Free. Tā, laikam, tā arī nekļuva ārprātīgi pazīstama grupa Latvijas kontekstā, bet, jau nosaukums vien liecina par grupas mūzikas raksturu, vārdsakot kārtīgi, ne īsti dead metal, bet, tāds, ļoti smaga mūzika, atbrauc čaļi no Rīgas puses, vai ne, protams, es nezinu, vai toreiz vēl naudiņas nebija, vai moda, laikam tas nebija, bet, katrā gada džinsi sadriskāti, mati gari, visi pinkaini, bet, kā viesiem pienākās, viņa liels gods, viņi drīkst uzstāties pirmie, tas ir 8:00, gaiša diena, visi nēduši, nedzēruši, sēt savā skatītāja rindās. Publika ir vairāk tāda šlāgeriska, katrā gadījumā tas, kā Balvu rajona muzikantu sajietā piedienās, gaida gan, es neatceros, vai Kaija jau toreiz bija populāra, bet apmēram ap to laiku, vai, katrā gadījumā Šalts zaļais mešs būtu īstais repertuārs, kas būtu jādzird, un tad visi tā sirsniņas sāk klauvēt, bet uzkāp šie čaļi un sāk bliest. Aparatūra jau bija diezgan spēcīga uzlikta, un tas bija tāds šoks, pilnīgs, vai ne? Kas tie tādi sabraukuši? Man tas likās tik smieklīgi, kaut kā tajā brīdī smiekli nenāca. Es sapratu vienu lietu. Ir mākslinieki jāmēģina izvietot pareizā secībā. Pat tad, ja šī grupa varbūt iederētos arī tajā gadā, tad ir no sākuma varbūt jāuzkarsē atmosfēra, un tad var iebliest. Vai vismaz jāpagaida, kamēr kāds iedzer, vai arī tas varbūt palīdzētu, bet 8:00 vakarā tas bija, es redzēju to absolūti pilno neizpratnes skatienu, tādu vērsumu manā virzienā, ja es tur biju pagāju, es sapratu, kaut kas nav labi, bet ko tad nedzīsinot, bet tas bija šausmīgi jautri. Jā, un tuvojoties noslēgumam, pēdējie gadi, viņi principā atgriezās pie pirmsākumiem, lielās līnijās. Pa vidu bija lielā dišķibele. Jā, un pēc tam, jā, kad, teiksim,
teiksim, tie pēdējie gadi pirms tās ķibeles jau jutās, ka briest ziepes, jo viss uzpūtās honorāri, uzpūtās izmaksas, tikai, kaut kā biļešu cenas, nespēja uzpūsties līdzi, lai panāktu šo adekvāto balansu starp to, lai sektu izdevumus starp ienākumiem, jo cilvēkiem ir sava robeža un sava izpratne par to, cik būtu jāmaksā, un mūsu puse varbūt arī nav pati bagātākā tādā vispasaules kontekstā, un tāpēc bija grūti, bet tas nenotika jau tikai ar mums, mēs pirmie dabujām pa biksām un kārtīgi dabujām 2007. gadā, kad viss aizlidoja ar tādu mīnusu, kā paldies Ilgonim, Diogans audio direktoram, kas spēja izturēt, un firma vienkārši nepazuda pateicoties Osvaldam no zemes virsmas, jā, jo mīnus bija nežēlīgs, vienkārši nežēlīgs. Tāda kārtīgi jauna mašīna, ja? Vai vairāk? Jā, kārtīga, protams, divas. Divas kārtīgas. Jā. Lūk, bet kaut kā viss tas pārskrēja, ja, bet tad bats aplējāmies ar augstu dušu un sapratām, bet tas notika, visur bija baigais atkritiens, un tad jau pamazām atkal sākās, tā ar vienu vairāk un vairāk, bet un tad tie gadi bija krietni piezemētāki. Bet no otras puses, jā, mēs pat uztaisījām vienu pauzi, tas bija 2010. gads, vienkārši nebija. Tad tajā 2011. nākamais jau gads sanāk tā, laikam. Padomā, labi, taisam varbūt tādu piezemētāku, bet taisam vispār, labi, neliekam miljonu prožektoru, jo galu galā neba jau cilvēki nāk uz bleķiem skatīties. Taisam tā vienkāršāk. Jā, un tas tā sakrita, neatceros ar kuru tur 15 gadu laikam jubileju vai kā, Osvaldā, un tad atkal drusku vairāk vietēja muzikanti parādījās, teiksim, goda vietā. Man tā varbūt nedaudz jāatvainojas kolēģiem aiz tā, ka šiem jau nekad netika īpaši maksāts, praktiski, kaut kādi ļoti lieli honorāri, vai pareizāk sakot, nekāda honorāri netika maksāti, ceļa naudas varbūt. Bet par ko gāja runa? Ne jau tāpēc, ka varbūt negribējās, bet bieži vien redneksi un bonēm noēda visu to budžetu, vienkārši pāri nepalika, tā tas bija. Bet nekas, bet vēlreiz uzsvēršu, bija jautri, bet tā sakarības, ka šie gadi tādi, jā, uz to trekno gadu fona izskatījās, noteikti tādi bālāki. Kaut gan otras puses, kaut kur varbūt arī savā ziņā cilvēcīgāki, bet tas trieciens tomēr bija tāds, ka īsti atkopties mēs vairs nespējām, jo galu galā, tā kā ir uz, teiksim, redzeslokā pavadīti jau gadi 15, tāpat kā metālam, cilvēkam arī sākas dabiskais pagurums, jo nāk taču galu galā gadi klāt, enerģija sāk pazust, daudz kas ir bijis, vai ne, liekas, ka kaut ko vajadzētu jaunu, bet īsti ideju vairs nav, tāda, kā es teicu, un tad sākas lēnā garā, tāda kā uz leju kāpšana, it kā viss notiek, bet vairs nepriecē. Līdz galam tā nepriecē, jo pirmie gadi gāja ar entuziasmu, ar švunku, tā, ka tur spalvas putēja, kad ķēries klāt lietām. Pēc tam tu saproti, ka ir jādara, bet ir tāds iekšējs grūtums attiecībā uz to. Un tad pienāca viens brīdis, kad tu sev pasaki, galu galā, ja tas nerada vairs tādu prieku, ir varbūt jāuztaisa pauzīte, jo tas vienkārši sāka atsaukties arī uz to gala produktu, uz kvalitāti, uz cilvēkiem, pat netīšām, zemapziņā, vai kuru, pa kādiem kanāliem tas iedarbojas, bet tas iedarbojas, un tās masveida prieks, viņš pazūd. Un pie tam arī mainās paudzes, mainās aktualitātes. Ko var darīt? Es kļūstu vecāks, mana paudze kļūst vecāka, un tu varbūt vairs nevari izjust tās paudzes vajadzības, kas visu laiku skatās telefonā. Varbūt, ka ir kaut kādas lietas, kuras uzrunā, ja? Bet tu viņas vairs tā neizjūti. Es izjūtu to, kas bija 90. gadu sākumā, un pēc tam attiecīgi kādu laiku uz priekšu tā varēja bīdīties un darīties. Jā. Bet, tad vienā brītiņā tika pieņemts lēmums
labāk uztaisīt pauzi, nekā sajust tādu iekšēju īgnumu. Vārdsakot, no skatuves ir jānoiet drusku laikā. Tas būs daudz foršāk nekā, ka tevi jau kāds padzen vienkārši. Tā ir. Jā, un noslēgumā, tur vēl daudz jautājumu ir un varētu runāt un klausīties, bet 2 pavisam īsi jautājumi. Kas ir nepiepildītais sapnis, ko ļoti, ļoti varbūt jūs gribētu, bet kaut kādu iemeslu dēļ neizdarīt? Vai tas kaut kāds mākslinieks, kas varbūt jums bija plānā, bet kaut kādu iemeslu dēļ netika uzaicināts, vai varbūt kaut kāda milzīga skatuve, kaut kas pilnīgi neredzēts, vai kaut kas tāds, kas jums varbūt bija plānā, bet netika izdarīts? Plānā bija Modern Talking. Es pateikšu godīgi, 80. gados, kad šī grupa parādījās vispār, redzeslokā, sapņainas acis, strauji pukstoša sirds un vispār vislielākā sajūsma, kāda vien iespējama. Šajā brīdī šo mūziku vienkārši nespēju vairs klausīties, man viņa nepatīk. Viņa liekas banāli lēta un neuzrunā. Bet tas nenozīmē, ka nevar noliegt vienkārši fenomenālo šīs grupas popularitāti. Un pavisam nopietni tika apspriesta iespēja šo grupu uzaicināt, bet mēs nobijāmies no visām tām blakus saistībām, kas ar to kas nāca līdz ar, ja mēs to izdarītu, kas zina, varbūt tas būtu bijis principiāli savādāks kārtējais pagrieziena punkts, kas atrautu slūžas vaļā un joprojām, protams, ne pandēmijas laikā, bet apmēram līdz pandēmijai Osvalds varēja, parādīt par sevi pavisam citu, parādīt sevi citā gaismā un atrasties citā plauktiņā. Varbūt. Toreiz tā likās, ka tās varētu ļoti daudziem interesēt. Varbūt, bet to nekad mēs neuzzināsim vairs. Un pats pēdējais, vai festivāls atgriezīsies? Un ja atgriezīsies, ar kādām ambīcijām? Festivāls nekad nav paziņojis to, ka viņš ir izbeidzies. Tika paziņots, ka uz kādu laiku ir pārtraukta darbība vai pauze, vai es neatceros tos precīzos vārdus, bet termins beidzas pastāvēt, es neesmu tādu lietojis. Bet viņš pēc pauzes atgriezīsies? Es negribu lolot tādas, es gribu būt šajā gadījumā ļoti liels realists, bet ja pēkšņi sajustos kaut kāda enerģija, ja sajustos, ka atkal tāds redzējums, ka to var izdarīt, tad kāpēc ne? Un varbūt, ka pat būs bijis ļoti labi, ka bija iestājusies šī pauze, jau 5 gadi, tāpēc, ka kādreiz vajag mazliet uztaisīt tādu atelpu, un tad grūti pateikt, vai ar, pilnīgu jaunu uzrāvienu kaut kas sāk notikt, vai arī, ja nav lemts, tad vienkārši jāsaprot, ka uztaisījām vienu atvadu ballīti un metam plinti krūmos. Nezinu, bet es neizslēdzu tādu iespēju. Jo pateikt ne var vienmēr, kamēr tu jūties pie dzīvības un daudzmaz ar spēku kaulos. Jā, es tā pat varbūt gribētu. Super, tad uz šo arī nobeidzam. Labi. Gan jau atgriezīsies. Tas ir atkarīgs. Rakstiet savus ieteikumus, kā to izdarīt, vai vismaz komentāros lejā. Jā, vai vismaz, frāzītes, jā, mēs to gribam. Ja būs ļoti, ļoti, ļoti daudz, tas noteikti palīdzēs stimulēt šīs domas. Super, paldies. Jā, paldies. Čau.